Sveiki, mīļie! Šodien, šajā skaistajā svētdienā, es ceru, ka jūs mūs labi dzirdēsiet šodien. Mums gaida priekšā ļoti interesanta tēma. Tēma, kas saucās Kā pievilināt vīrieti. Es zinu, ka daudzus šī tēma ļoti interesē, tieši daudzas sievietes, par to, kā noturēt vīrieti, kā viņu pievilināt, kā būt interesantai savam vīrietim. Sveika, mīļā Inga! Un tieši par šo tēmu mēs šodien parunājam divatā ar Kasparu, un es Kasparam jautāšu tieši šo vīrieša viedokli, kā ta vīrietis uz to skatās, kā pievilināt. Čau, Kaspar! Forši! Inga, mīļā, vai tu mūs dzirdi? Ieliec lūdzu sirsniņu, ja tu mūs labi dzirdi, lai mēs varam doties tālāk sarunāt. Sveika, Jolanta! Sveika, Inga! Inga, tu mūs dzirdi? Nu ko? Jā, visu nedēļu virmoja apkārt Sievietes akadēmijā diskusijas par to, kā pievilināt vīrieti, kādi ir spēki. Sveika, Kristīna! Kristīna, ieliec lūdzu sirsniņu, ja tu mūs dzirdi, lai mēs zinām, varam iet tālāk. Dzird, labi, super, Inga. Nu, forši. Nu, ko mīļās, laižam? Jā, jautājums bija ļoti interesants, kas virmoja apkārt kaut kur energo laukā, un es tiešām zinu, ka daudzas sievietes interesē, jo apkārt ir tik daudz neskaitāmu kursu, sveika, Inga, apkārt tik daudz neskaitāmu kursu, kas piedāvā dažādas lietas. Tas nozīmē, kā izskatīties, kā uzvesties, kā sēdēt, kā elpot, kā uzvesties un visu pārējo. Un es zinu tiešām, ka sievietes to arī dara. Tieši tāpēc varbūt šis jautājums ir pacelts augšā. Sveika, Kristīna! Mums ir Kristīnas un Inga, mums ir Kristīņu un Ingu vakars šodien. Nu, cik forši! Nu, lūk, un jautājums, kā pievilināt vīrieti, un šeit es gribēju jautāt tieši tev, Kaspar, šovakar tavu vīrišķo viedokli, kā tad ir tam vīrietim, pēc kā tad tas vīrietis tiecās, jo tās sievietes, nu reizēm traku otrā galā tik ļoti traki, vienkārši vairs nevar saprast, kā tad noturēt to vīrieti pie sevis un ko nu darīt. Un, protams, ir dažādas dzīves situācijas, un katrai situācijai savi aspekti. Mums šeit saruna, mīļie, ir tāda tīri subjektīva, un mēs nedodam padomus, vai mēs vienkārši taisam diskusiju par to, kā mēs domājam, jūtam. Varbūt kāds domu grauds noderēs arī tev līdzi. Tāpēc skaties, uzdot savu jautājumu, iesaisties, un varbūt tiešām arī kādu pēli šovakar izvilksi sev līdzi. Sveika, Monika, sveika, Nataša. Nu ko, meitenes rodās uz sarunu, esiet aktīvas, pievienojieties un uzdodiet savus jautājumus. Klē, watching is all. Nu, re, mums ne tikai sievietes, bet arī vīrieši. Sveika, Anete. Ak, Dievs, cik forši, viss tik daudz. Nu, ko, mīļie, laižam. Tātad, Kaspar, jautājums ir tev. Visu nedēļu virmoja jautājums, kā tad pievilināt to vīrieti? Kādas domas tevī nāk vai sajūtas izdzirdot šo jautājumu? Kā pievilināt vīrieti? Ko darīt? Nu, es tagad uzdošu pretjautājumu. Sveiki visiem. Man liels prieks, ka... Jā, bet Lana jau neizstāstīja, no kurienes šī tēma radās. Tu to vēlāk pieskārsies. Bet man jautājums ir gluži pretējs. Kā pievilināt sievieti? Tu kā sievieti varētu atbildēt uz jautājumu. Kā pievilināt sievieti? Labs jautājums. Kā pievilināt vietas? Sveika, Ieva. Kā pievilināt sievieti? Es nedomāju, ka mēs kādu varam pievilināt. Redz. Mēs laiku cenšamies pievilināt vīrieti, bet mēs visi nezinām, kas vīrietis tēls. Ar ko mēs varam pievilināt? Kas jūsos ir tāds, kas nav vīrietis? Vat šis ir burvīgs jautājums. Tieši es vēlētos uzzināt sievietes viedokli. Kas sievietē ir tāds, kas nav vīrieti? Ko sieviete var dot vīrietim to, kā nav vīrieti? Nu, ko, mīļās, jautājums studijā. Kas mums sievietim ir tāds, kas nav vīrietim? Aiziet, meitenes, rakstiet čatā iekšā. Kas tad nu ir tāds? Es negribu vienu atbildēt. Mums te visa komanda ir tad pilnīgi. Tad jūs visi pret maniem vieni. Nu, paga, mēs vēl neko vēl neesam uzsākuši. Nē, bet patiesībā... Tu varēsi atbildēt uz šo jautājumu, tu to atradīsi, ar ko pievilināt vīrieti. Jo vīrietim reāli ir pilnīgi viss tas ir sieviete. Nu, kā viņam trūkst? Ja mēs iesim dziļāk, jau astrālajā pasaulē tā ir savādāk. Bet fizioloģiski
jums ir tāds, kas nav vīrietis? Zini, par ko es aizdomājos pirms šī laiva? Es aizdomājos par to, ka patiesībā vai nav tā, ka atšķirība ir Ieva raksta labs vakars. Čau, Ieva. Lolita, čau. Forši. Es aizdomājos par to, vai nav tā, ka, patinam bišķiņu filmu atpakaļ, es pateikšu, kā es aizdomājos. Kaspar. Tā, ka tev bija 20 gadi, vai tu arī skatījies uz šo jautājumu tieši tāpat, vai tu tiešām nepamanīji sievietes fizisko ķermeni, vai tu vienkārši skaties savādāk? Protams, viennozīmīgi. Nevaram salīdzināt ar 18-gadīgu puiku vai 16 vai 12 gadus, cik gados kuram bija mīlestība. Pirmais, bet man bija nedaudz savādāk. Es negribu ieplūst detaļās, jā, man nebija tā, kad es tiecos pēc ķermeņa, es tiecos pēc to kā. Bet paņem mazliet globālāk to visu, varbūt tieši ne es un tu vai katram savas dzīves gājumus, bet vispār tīri globāli 20 gados vīrietim, kas ir interesanti? 20 gados viņš skatās uz meiteni, bēm. Kas ir ķermenis? Tikai un vienīgi ķermenis. Tas nostrādā dzīvnieciskais instinkts. Tikai un vienīgi ķermenis. Bet tas jau tikai būs ķermenis uz vienu vakaru, 2, 3, 4, 5, 6. Ķermenis tas bija savādāk. Tad mēs varam iegādāties jaunu ķermeni. Redziet, tur mums ir jāsadala, saproti, sievietes, es nevaru pateikt gadu kategoriju, ja? Bet jauna sieviete tiecas kā. Pēc kā sievietes būtība tiecas? Bet kas ir sieviete? Sieviete ir turpinātāja. Sieviete ir tā, kas turpina cilvēku. Ja? Bez sievietes dzīvība šupļa nebūtu turpināt. Tad jūs jau automātiski zemapziņā izvēlēsieties vislabāko pārstāvi, kurš savienojumā ar jums veidos jūs pēcnācējus. Pareizi. Arī vīrietis. Viņš izvēlēsies zemapziņā vislabāko pārstāvi, lai varētu radīt pēcnācējus. Tas ir saglabāšanās instinkts. Bet es domāju, ka šī saruna nav tendēta uz to, jo tā kā mums notiek pirmā mīlestība, 10., 21. vienalga, kā jūs to sauciet, visi kā viens domā, ka tā ir vienīgā mūža mīlestība, un tā būs līdz nāvi mūs šķiet. Tāpēc mēs ejam uz baznīcu, mēs vēl parakstām interesantus dokumentus, jā, līdz nāvi mūs šķiet. Kurš tad tā vēl? Mēs tiecamies pēc kā? Mēs tiecamies pēc prinča baltā zirgā, vai pēc princeses, kurai jāizglābi no briesmas. Tā varētu būt. Un tad, kad mēs atdodam tikai savu ķermeni, kad mēs piesaistam vīrieti tikai ar savu ķermeni, gala rezultātā notiek kas? Notiek šķiršanās. Jo kas ķermenis? Hello! Jūs paši saprotiet, ka ķermeņus var izvēlēties, da jebkādu. Ķermeni var pārtaistīt, da jebkādu. Tad viss atlieks citādos nav. Vai vīrieti interesē tikai un vienīgi ķermenis? Ne. Kas tas ir vairāk, kas interesē vīrieti? Kas interesē vīrietis? Visiem vīriešiem nevarēšu atbildēt. Jā. Nē. Bet vīrieti interesē partnerattiecības. Vienāda līmeņa. Padomā. Ja es kā vīrietis, es pamīlējies ar sievieti, sievieti paliku stāvoklī. Es savu ciklu izpildīju. Jā, tālāk ir sievietei 9 mēnešu process, mazais piedzīmes, audzina to mazo, kur paliek vīriešu lomu šajā procesā. Sieviete pavada ar bērnu, gandrīz 24 stundas 7 dienās, kur paliek vīriešu šajā procesā. Viņš tiek atstumts projām, pareizi. Būsim godīgi, viņš ar viņu atstum maliņā. Savukārt vīrietis stāv tajā backgroundā un iet pēc lielā mamuta, lai nodrošinātu
šā Tāpēc, ka viņam backgrounda. tas ir jādara, jo tāpēc, ka vīrietis uzņemas lomu nodrošināt backgroundu. Viņš nodrošina sievu, bērnus, sieva jaunas, skaista, super. Sievai depresija pēc bērniņa, ja, bērni traki. Ja, tad viņš atnāk mājās, piekust, pamēģina padzīvēs ar muzejiem, viss kārtībā. Un paiet laiks, kas notiek, sākas rutīnas dzīve. Nu, ja. Bet mēs jau neteicamies pēc tā skaistā, ko mēs redzam pirmajā dienā, otrajā, trešajā. Mēs neteicamies pēc tā mīlēšanās akta, pēc tām skaistajām krūtīm vai augumu. Tas mums tikai uz vienu dienu, 2 dienām, 3 dienām. Mēs visi apzināmies, ka pēc gada 2, 3, 4, 5, 10 mūsu augums un fizioloģija viss izmainīsies. Bet, ja jūs atgrūžat vīrieti, kāda viņam interesē par to, jūs neesat vienāds partneri. Iznāk tā, ka vīrietis aiziet pēc sava mamma, nes mammatu mājās, nes mājās. Jau visu laiku atgrūž. Sanāk tā, ka vīrietis vienā brīdī apzinās, ka ja viņš nenesīs to mammatu mājā, kas notiks? Man esat vajadzīgs. Un vīrietis sev uzdod tādu jautājumu. Klaus, kāda jēga man nest mammatu mājās un dalīties? Es viņu varu mājās nedalīt, bet tāpēc mežā. Tāpēc vīrietis iekšēji, gan sieviete, gan vīrietis iekšēji meklē vienādu līmeni. Lai nebūtu kāpšana vienam uz otru, bet ir partneru attiecība. Jo, paskaties tagad no vīriešu skatījuma. Vīrietis nes visu laiku mammatu, nes mammatu. Viņš vienā labā dienā uzdod sev jautājumu. Es to mammatu mājā nesu, ko tad sieviete? Viņa tam mammatu mājā nemirst. Viņa tik apēd manu mammatu un saka, lai es eju pēc jaunu mammu. Notiek kas? Notiek manipulācija. Vīrietis var sākt manipulēt par sievieti. Iekritīs. Ja viņš saprot, ka tajā brīdī, ja vīrietis vairs nenesīs mammatu mājā vai nesīs to mammatu citai sievietei, šī sieva ar bērniem darīs ko viņš gribēja. Kā vīrietis, tas ir atkarīgs vīrietis vai sieviete, kurš tu nes mammatu vienalga. Kā notiek šis process, tā zūd cieņa attiecībā. Vīrietis vai tā sieviete var darīt jebko. Tad sākās varianti, ko tu pa dienu dari, un ko tu pa dienu dari, un ko tu izdarīji, jā, un tad vēl kaut kas, un patiesībā, jo šajā brīdī sieviete uzņemās pilnu atbildību par bērniem no rīta līdz vakara, pat pašai kāds saka depresņāks, un nezinu, kur likties, jo sīki arī kādā brīdī tu uzkāpj uz tās galvas, jā. Bet vienkārši esi piekusis un nav laika sev un par pašmīlestību, kas tāda vispār, jā, un tad sākās tiešām šī nevienlīdzība, kur tiešām es teiktu, jā. Nevienlīdzība sākas tajā brīdī, kad jūs uzskatiet, ka sievietes uzskata, kā daļa atbildības ir jāuzņemas vīrietim par bērnu. Jūs iznesāt bērnu, jūs paliekat stāvoklī, jūs iznesāt bērnu, jums piedzims bērns, bet jūs uzkrojat to atbildību uz vīriešu. Jūs to nevarat darīt, tas ir jūsu lēmums dzemdēt šo bērnu. Tas bija jūsu lēmums mīlēties ar to vīrieti un palikt grūtai. Tagad iedomājies situāciju. Es saprotu, kā notiek normālās attiecībās. Normālās. Kad iepriekš sarunā, mums būs bērniņš, tu par viņu rūpēsies, tu ies uz darbiņu, izsēdieši mājās, audzināšu bērniņu, tev būs prieks, man būs prieks. Jā, tas viss ir baigi skaisti. Vai ja tas vīrietis rītā nomirst? Tev piedzimst bērniņš, bet vīrietis nomirst. Jūs varat uz viņu uzkrot atbildību. Ak, tu pagāns tāds. Es paliku no tevis grūti un tu ņēmi un nomiri. Jā. Vai viņš pēc gada atrod jaunu citu skaistu ķermeni? Jūs viņam skrienat pakaļ un ar to bērnu vicinaties. Bet tā bija tikai vienīgi jūsu lēmums. Godīgi runājot. Ja vēl labāk, ātri uztaisīšu 2, 3 vai 5 bērnu, noturēšos ar bērnu. Tā jau ir manipulācija, bet vīrieši jau uz to pakaļ. Mēs ar manipulējam ikdienā. Ir īpaši tad, kad notiek šķiršanās, tad, kad izšķiras. Sieviete jau vēlas manipulēt visu laiku. Viņa tak nelaidīs vaļā to, kas mammatu kādreiz nes. Varbūt vēlreiz atnesīs gabaliņu. Tas nevar zināt. Nu, viņš tak
Bet Jā, bet viņš tev nesa 5, 6, 7, 10 gadus mammu. kaut vai 20, kaut vai 30, tev, protams. Tas tā ir bijis tev tagad ir iekārtā. jaunas attiecības, jā? Nu, bet gribas to veco mammu gabaliņu. Tev ir jauns mammuts, bet gribas vēl mazu. Varbūt izdoties. Vai šeit nav runa par kaut kādu, es pat nezinu, kā to pateikt pareizāk. Šeit ir runa par manipulāciju. Un manipulācija sākas tad, kad nav cieņas vienam pret otru. Jā, tas, par ko mēs runājam, ka sieviete neciena sevi. Viņa nevis izvēlas partneri, bet viņa izvēlas mamuta nesēju. Vienlīdzīgās attiecībās abi divi dod vienādu ieguldījumu. Es nesaku, ka tagad naudiskajā ziņā. Kaut gan to varētu traktēt arī naudiskajā ziņā, jo nauda ir liela. Bet tad, kad notiek šķiršanās, ko daram mēs? Mēs ļaujam. Es tā kā jums 7 bērnus piedzimdēju. Labi piedzimdēju, lūdzu, rekordā 7 bērni, viss kārtībā. Bet es tā kā par māju rūpējos. Labi rūpējos jums savu māju. Jā, bet man ienākumi nav tādi kā tev. Jūs jau gribat paņemt visu. Un tad sākas tas lūzuma punkts, jo tajā brīdī, kad pat ja jūs dzīvojat visi kopā, vienā skaistā laulībā, ģimenē, jums ir bērni, skatāties māju, tur gatavojiet vārdu, vienalga, ko jūs darat. Un vīrs nes tikai naudu mājā. Tad viņā automātiski rodas vara pār jums, jo viņš saprot, ka viņš nes lielāku ieguldījumu nekā jūs. Jo gala rezultātā tā māja, jau kurā tu dzīvo ar bērniem, paliks tev. Kas to teica? Tā tad būs. Cik bieži ir bijis tā, kad vīrietis aiziet prom, atstājot sievietē māju ar bērnu? Nu, māju. Bet kā patiesībā, tad patiesībā nonāk kāda kā pretruna, un kāda to laulībā, piemēram, to 5 bērnu laulībā, kā tad tai mammai iet strādāt vēl papildus ar 5 bērniem? Viņai jau fiziski reāli nemaz nevar izvilkt to vienlīdzību ar to vīrieti, jo viņai nav nemaz tā laika un kapacitātes. Tas nozīmē, ka viņai automātiski ir ieprogrammēta šī sevis, es neteikšu, ka pazaudēšana, bet tagad ir manipulācija ir ieprogrammēta. Kāpēc ir tā 5 bērnu laulībā? Kāpēc tu pirmais laulība? Pēc, ka tā gribējās. Es nezinu, kam vienam vai abiem. Vienam vai abiem, es tikai par to runāju. Tu pieņem lēmumu, vai dzemdēt bērnu vai ne? Nu, paga, sērkociņi jau arī viens nedeg, deg 2. Tu tagad pārfrāzē manu teikumu. Nu, tad es ir godīga un atklāta sieviete. Gala rezultātā, lai sieviete arī runātu ar savu vīrieti, cik viņa gribētu, un prasītu visādus solījumus zvēres. Gala rezultātā jau tikai un vienīgi sieviete pieņem lēmumu dzemdēt bērnu. Lai kā tu traktētu manus vārdus, lai kā tu viņus mēģinātu apiet, nu nav, nu savādāk nav. Vīrietis tak neizlemj. Tagad, nu tad vīrietis izbauda varu pār sievieti. Es tagad ar tevi pamīlēšos un teikšu, viss, Lana, tu rītā man dzemdēsi dēli. Un tu tagad, labi, Kaspar, es dzemdēšu dēli. Nu tā nav. Tad jau tu nonāc pretrunās ar sevi. Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Bet tā, kad tu savu lēmumu pieņem, tu tak nevari tagad to lēmumu uzdot uz vīrieti. Es zinu, kā tas skan. Es ļoti labi zinu, kā tas skan. Bet viss jau ar to sākas. Viss jau sākas ar to. Jo tāpēc, ka jūs atpaliekat pa 9 mēnešiem. Jā, tā ir jūsu daba, tā ir iekārtojusi. Daba tā ir iekārtojusi. Un kā jau es tev teicu, nav jau obligāti tev jāiet uz mežu un jānes mammas māju. Bet tev ir jābūt līdzvērtīgam partnerim. Katrs kāps savā kalnā. Pastāsti, kā to līdzvērtību iegūt? Tā jebkā. Piemēram. Kam nauda, tam nauda. Kam biznes, tam biznes. Kam mūza, tam mūza. Jā, bet jums ir jāsaprot, ka šajā pasaulē es mūzu varu atrast arī kaut kur citur. Labāku vai sliktāku. Es naudu varu atrast arī kaut kur citur. Labāku vai sliktāku. Ja jūs dzīvojat, jums ir jāiemācās dzīvot tikai un vienīgi priekš sevi un ar sevi. Tā kā jūs dzīvosiet tikai un vienīgi priekš sevis un ar sevi, tas vīrietis vai sieviete paliks ar jums, jo viņam jūs būsiet interesanti, kā neatkarīgs cilvēks. Ar savām idejām, ar saviem hobijiem, ar savu kalnu. Tas vīrietis vai sieviete kāps savā kalnā, bet tajā pašā brīdī viņam jūs būsiet interesanti. Bet tad, kad jūs tad
atkarīga no viņa, vai viņš ir atkarīgs no jums. Nu, tagad man jautājums ļoti elementārs. Nu, iedomājies, cik bieži tu esi dzirdējis, ka vīrietis sēž mājās ar bērnu un sievu strādā? Ir tādi gadījumi, pareizi? Nē, nu, bet ir. Jā, To saka, ir. ka sieviete par vīrieti savu. La! Kāpēc vīrieši par to nesaka? Ko? Nu, man kaut kāds lupata tur mājās sēž. Tāpēc, ka sieviete arī grib līdzvērtīgu partneri. Es nesen tikos ar... Iznāca tur tāds interesants gadījums, man kaķenītē. Un es aizdu viņu pie puikas, un tur man sagaida vīrietis, un es pilnīgi jūtu viņus tāds. Nu, viņš negrib, viņam nevajag to dīlu, neko nevajag. Nu, labi. Es tur atstāju un braucu, un domāju, varu braukt pakaļ, un kaķīt. Es domāju, nu, labi. Un šodien pat aizbraucu pakaļ kaķenītei savai, paņemu viņu, un es jūtu no sievietes plūst visam citu enerģiju. Jā. Sieviete ir mājā noteicēja, bet tajā brīdī rodas kas? Kā viens ir noteicējis pār otru, rodas kas? Varas izpaus. Un mēs jau neviens negribam būt pakļauts. Tāpēc notiek cīņas starpā. Neapzināti un neredzēti. Kā pievilināt vīrieti? Pagaidām. Tagad virzamies atpakaļ pie jautājuma, pie būtības jautājuma. Kā pievilināt vīrieti? Kā jūs sievietes iedomājušies pievilināt vīrieti? Zvejot, ar sliekām, nezinu, ar kailām krūtīm, ar skaistām kājām, ar ko tieši precīzi jūs varat pievilināt? Šis jautājums laikam dzima tieši tajā amplitūdā, ja tajā energolaukā. Ka, protams, tas nav noslēpums, ka sieviete kaut kādā brīdī sevi dzīvē pazaudēja. Pazaudējot sevi, rodās šis jautājums, vai tu mani mīli? Rodās tāda tā kā toksiska atkarība no otra cilvēka, un tagad, kad tu esi toksiskajā atkarībā, tad ir jautājums, kā pievilināt vīrieti. Kad tu esi toksiskajā atkarībā, tad tev rodas jautājums, kā man viņa noturēt, jo es atkarīgs kā no narkotikas. Jo es saprotu, ka vienā labā dienā uzradīsies cita sieviete, un tas vīrietis aiziet. Uzradīsies cits vīrietis, un tā sieviete aiziet. Jo tiek izspēlēta atkarības spēle. To jau mēs zinām iekšā. Bet noslēpums jau nav nekāds tiešais. Paši paskatoties uz sevi, uz tām sievietēm, kas ir pacelt, kas ir pārliecināts uz sevi, kas zina, cik viņas ir vērtas. Vīrieši skatās uz viņas uzrunā, bet neuzrunā maskas. Jūs jau varat uzlikt savas maskas, bet viņas jau nokritīs nedēļas divām. Un šeit man gribas pieskārties ļoti daudz, kas notiek, ka mēs uzliekam masku. Mēs neesam tas, kas mēs īstenībā. Mēs aizjām, noķeram to vīrieti ar savu skaisto masku, ja? Tad paiet 1 gads, 2 gadi. Mēs jūtam kaut kas no labi. Tad mēs jūtam DMB. Nu, kaut kā vīrieti. Jā, nu nebēgs. Nu, bērniņš būs, ka nebēgs projām. Jo maska krīt nost. Pēc gada, pēc 2 gadiem jūs tev lēnām atklājaties, kas jūs esat patiesībā. Jūs jau nesat tā, ko es redzēju tajā viesu namā, bārā vai disko klubā vienalga. Jo tur jau jūs esat pavisam cita sieviete. Nu, pasakiet viena sieviete, kura ir bijusi kādā disko klubā bez maskas. Kur ir bijusi tāda, kāda viņi ir reāli, tāda īsti. Es pieļauju domu, ka jā, dabā tomēr spēlē savu un kārto savu, jo tie instinkti jau darbojās un strādā. Bet es pieļauju domu, ka klubā arī var sieviete novēmusies būt. Kāpēc novēmusies? Nu, kāpēc tik slikti jūs veicat? Ne jau novēmusies. Es kaut ko redzēju šito. Ar visām dubļainajām kājām, es domāju. Loģiski. Par to runā. Redz, mēs paši noķeram uz kaut kā. Tas būtu tā. Mēs noķeram sievieti vai vīrieti uz garneli. Bet mums tikai viena garneli. Mums vairāk nav garneli. Mums liekas, ka viss pilns ar sliekām.
Mēs viņu atvēlkam mājā un dodam sliekas. Un viņš tā sēž un brīnā, kur tu garnelis? Man garnelis dēļ. Nu, garneļu nav īstenībā patiesībā. Un vīrietim vai sievietiem tas iekšējais disappointīgi, jā. Kas? Kur? Nu, jā, nu. Tāpēc, ka, nav reāli. Mums sajaucas visa reāli. Ok. Un kur paliek mīlestība? Tu gribi manu viedokli par mīlestību dzirdēt? Tas, mīļie, šodien ir tikai tiešām mūsu pašu viedoklis, jo tajā brīdī, kad akadēmijas ieliktu aptauju, kā tad noturēt to vīrieti, arī daļa sieviešu atbildēja ar mīlestību. Ok, sievietes neatbildēja uz komentāru, kad viņas, nebija tur akceptances tam, ka man vajag lūpas, kačāt, dibenu audzēt un vēl kaut ko, kur ārējo jau vairs nenoturēsim, tas jau ir tā kā skaidrs. Bet tomēr, kad ar mīlestību var noturēt, un bija arī, protams, citas tās atbildes. Kā ir ar to mīlestību? Mīlestība. Redzi, ar ko mūs piesaista otra enerģija. Mums tikšā ir enerģija, mēs zinām. Reiz. Ir atsevišķi cilvēki, atsevišķas enerģijas, kuri mūs piesaista. Mums nepiesaista, mēs neiemēlamies pilnīgi visiem pēc brīvā. Mēs piesaistam tikai un vienīgi konkrētu cilvēku. Mūsu enerģija piesaista otra cilvēka enerģiju. Jā, tur nav, tur nevar būt uzreiz, tevi tak uzreiz nepiesaistīs, nezinu, zaldātu roti, vai zaldātu. Un tajā brīdī, kad jānotiek ir šai piesaistēji, mēs iemīlamies, jo mums ir pilnīgi vienalga, kāds vīrietis izskatās. Mums ir galvenais, lai notiktu enerģijas apmaiņa mūsu energolaukā. Kāpēc visi runā, kad mīlestība pazūd pēc 3, 4, cik tur gadiem? Tāpēc, kad mūsu enerģija apmainoties pilnveidojas, mēs paņemam maksimāli, ko varam paņemt viens no otru. Tā, kad mēs esam paņēmuši maksimāli, ko mēs varam paņemt, notiek kas? Atgrūšanās. Protams, jo mums tā enerģija ir izstrādājusies. Tālāk, man no tevis nav ko ņemt, ja tevī nav ko man dot. Tas ir tāpat kā, padomā pati. Es tevi katru dienu vedīšu uz restorānu, uz vienu un to pašu restorānu, un pirkšu tev pašu, es nepirkšu, mēs pirksim uz pusēm. Un pirks. Sa te uz restorānu neiešu, un uz pusēm jāmaksā. Kur jums ir atbildi vienās, kā lai es tevi novērtēju un cienu, ja tu nespēji pat samaksāt par savām pusdienām. Hello! Kur džentelmenis palika? Džentelmenis? Kas izdomāja džentelmeni? Ādurē. Labi, stāst tālāk par enerģiju. Skaties, es tevi tagad vedu uz to restorānu un katru dienu tev pērk omāru. Tici man, pēc 2 mēnešiem tev tas omārs, tu man ar viņu gribēsi pa pieļabrīt. Jau pēc nedēļas. Tad tagad iedomājieties, kā jūs jūtaties? Tagad man jautājums tev, sieviete, tev, Lana. Kādas bija tavas sajūtas pēc gada kopdzīvē ar savu vīru? Tev bija viņas identiskas, tādas, kā bija pirmajā dienā? Ņemsim 2 gadi, ņemsim 5 gadi, ņemsim 10 gadi, vienalga. Es savu vīru ļoti mīlēju. Man viņš bija dieva vietā, man liekas, vismaz 10 gadus ar rozām brillēm. Tev ļoti paveicies, tev 10 gadus. Un kur pēkšņi viss pazuda? Jā, laikam enerģija sāk atvienoties. Un pasaka par princi baltā zirgā. Izrādās, ka laikam nebija tā pasaka, ko stāstīja. Kaut gan ļoti gribējās, lai viņa būtu. Tas, ko es tev teicu, tu tak nedīsi 10 gadus dienā omā. Pienāks diena, kad tu gribēsi nomainīt savu ēdienu. Bet vai nav tā, ka tiešām šīs, nevar savilkties enerģijas, kurām nav jāsavilkās? Savilkās enerģijas, kurām ir paredzēts savilkties. Viņas savilkās, viņas veic attiecīgu darbu, izaugsme, bērni, biznes, kaut kādas karmas atstrādes, nav nejausmas, sakiet, ko gribiet, kaut kas ir tā kā jāizdara kopīgi uzdevumi. Un tajā brīdī, kad ir izdarīts, ir sajūta, ka vienkārši tā kā atvienojās, tu pat negribi, bet tevi atvieno. Bet tā ilūzija par princi baltā zirgā līdz 100 gadiem pēkšņi sabrūk,
un tev liekas, ar mani kaut kas nav kārtībā, jo tu jau dzīvē neesi pieredzējis to, ka tev atvienos, tu jau tā kā esi sapratis to, ka, līdz mūža galam tagad. Bet No kurienes tev nāk tas līdz mūža galam? Tas ir matricas iestatījums, tās ir pasakas, ko mums bērnībā stāsta. Kāpēc vīrietim būtu jāciena sieviete, ja viņai ir tikai viens mērķis palikt ar vīrieti kopā līdz mūža galam? Vīrietim iet pēc mamuta uz mežu, sievietei dzīvot mājās līdz mūža galam, bet viņa taču viņu mīl. Tā ir ilūzija pasaule. Tur nav partnerattiecības, tur ir verdzība. To es varētu nosaukt par verdzību. Tā kā Amerikā bija 50. un 60. gados, kad sievietēm nedrīkstēja strādāt. Vīrietis pilnībā valdīja pār sievieti, viņš varēja jebko darīt. Un tā tur nabadzīga, ko viņi var izdarīt? Neko. Tā ir tīrākā verdzība. Tas, ko jums ir mācīts bērnībā, kad jūs jau varat nemācīties, tu tik skaisti izskaties tāda princese un viss šitais. Jā, tu izskaties super, tu izskaties skaisti, bet tajā pašā brīdī vīrietim ir jāmācās 3 augstskolās vai 2 augstskolās vai 1 augstskolā, lai viņš varētu nodrošināt sevi, sievu un bērnu. Bet sievietei nav jāmācās augstskolā, lai viņa varētu nodrošināt sevi, vīru un bērnu. Ja tāpēc, kad viņai būs izvēle ar savu skaisto ķermeni, noķert kādu fišu, ziltiņu, kurš varēs nodrošināt viņas iegrib. Būsim godīgi un atklāti, tā ir. Es domāju, ka sievietēm ir dažādi skatījumi, jo sievietes, kas skatās un saka, man vajag tagad biznesu, man ir liela māja un liela biznesa, lai man nav jāstrādā, es sēdēšu mājās, dzemdēšu viņam 10 bērnus un būšu, viņa to izvēlās. Ir noteikti, bet es domāju, ka anyway visiem, lai kāds mērķis tā kā backgroundā būtu, es gribu biznesmeni, vai es gribu ģimeni, vai es gribu bērniņu, vai es gribu vienalga ko, anyway tā enerģija savilksies tā, kā viņa ir jāsavilkās tieši tās pieredzes izdzīvošanai, kur ir jāizdzīvo. Bet viņa jau arī savilkās. Tikai notiek lūzums. Un notiek tādi raidījumi, kā uz doto brīdi. Notiek tādi jautājumi, kas kā uz doto brīdi. Bet es tak viņu mīlēju. Bet viņš aizgāja pie citas. Bet es tad biju tik skaista. Biju. Bet viņš vienalga aizgāja pie citas. Tāpēc, ka tu nevari noturēt tikai ar materiālu. Es nerunāju par tiem krāmiem, kas apkārt. Es runāju par tavu ķermeni. Tu nevari ķermeni tikai noturēt otru cilvēku. Viņš tak ir iesprostot. Lai cik tev būtu mīļš putniņš savā būrītī, un tu viņu katru dienu glāstītu, mīļot un barot, un nezinu, ar pašaules dārgākajiem tārpiem, viņš vienalga tieksies pēc brīvības. Jūs varat noturēt tikai ar to, kas ir jūsos iekšā. Bet ja jūsos iekšā nav nekā, un ir tikai skaistas krūtis un ķermenis, neceriet, ka būs kaut kas, nebūs. Nebūs. Kas ir tas kaut kas? Pastāst man vairāk par tām partnerattiecībām, par to kaut ko. Ok, tukšs ķermenis, tikai ķermenis nenotur. Manuprāt, lai notiktu normālas partnerattiecības, jūsu princis Baltijā zirgā. Savienībai ir jābūt tādai, ka katram ir savs kalns. Katrs kāp savā kalnā, un katrs viens otru atbalsta. Tev vajag palīdzību, es tevi atbalstu, man vajag palīdzību, tu mani atbalsti. Katras puses ieguldījums ir identiski proporcionāli. Es nerunāju tagad man naudas ziņā. Tai nav jābūt obligāti. Ja es nopelnu 1 miljonu, tad tev ir jāienes 1 miljonu. Tu vari ienest 100 000, bet tajā pašā brīdī tu izdarīji enerģētiskās lietas, nezinu, vienalga. Bet tā, ka šis proporcionālais ieguldījums zūd, tad jūsu dzīvē rodas plaisa. Kā jūsu dzīvē rodas plaisas, tā notiek varas izpausmē. Tā vīrs vai sieva nosaka, kas notiks mājās. Un tagad iedomājies situāciju. Nabaga vīrs iet uz darbu. Vai neiet uz darbu, viņam biznesu, viņš pelna naudu. Ja viņš nāk mājās pie sievas, kur viņš mīlēs katru vakaru, jau 5, 6, 7 gadus. Viņam darbā uzrodas jauns ķermenis. Vai viņš ir
šausmīgi interesēts skriet atpakaļ pie sievas ķermeņa, kura mājā sēž un kopi sevi un gaida. Un tā kā atbildēs, ka nē, kāpēc viņam būtu jāuztur sieviete, jo tā ir viņa sieva. Ja viņas ieguldījuma nav proporcionāla, kāpēc viņam būtu jāuztur viņa, te pašā brīdī viņš tikko paņem pilnīgi jaunu ķermeni, nomaina. Mēs jau katru dienu varam mainīt partnerus Tieši un ķermeņus un visu Partneri pārējo. tu Bet, nenomainīsi, tas tu ir nomainīsi tikai partneri nevar. ķermeni. Manuprāt, partneris ir tas, kas ir līdzvērtīgs tev. Tā kā vilks nekad neuzbruks tikpat spēcīgam vilkam. Tu nekad neizskarsi otru sievieti, kas būs tikpat spēcīga kā tu. Piekritīs. Tā ir cieņas izrādīšana. Tā ir cieņa, appusēja cieņa. Tajā brīdī, tagad tev jautājums, superīgs jautājums. Tā, kad tu mācījies skolā, tev tagad bija tāda kāda draudzene, kurai tu šķiti kā elks, par kuru tu biji augstāk. Bija, gan jau, ka bija. Visiem tādas ir bijis. Protams, ka bija. Un es tev dodu 99,9%, ja tu tagad viņu satiktu dzīvē, tu ar viņu runātu tieši tāpat, kā tu runāji skolā. Bet viņa jau īstenībā ir izaugusi, viņa ir lielāka, viņa var būt spēcīgāka tevi. Bet instinkts jau saglabāja. Un tāpat arī, kad mēs dzīvojam savās attiecībās, vīrietis un sievietes, mēs tieši tāpat arī darām, mēs tieši tāpat runājam. Tā, kad vīrietis ienes lielāku ieguldījumu, vai sieviete ienes lielāku ieguldījumu, sieviete noliek vīrieti, vai vīrietis noliek sievieti. Un viss, kurš mājās aiziet sievieti, citā mājā vīrietis. Vīrietis aiziet un es naudu noliek uz galda, aiziet gulēt. Sieva visu menedžē, viss forši. Kurš pār kuru valda? Sieva pār vīru. Reiz. Tad tagad man rodas jautājums, kas ir bijis? Mamatu mednieks. Tikai mednieks, lai atstieptu mājā naudu. Bet vai tu domā, ka attiecībās nevar būt līdzvērtīgi? Protams, ka var. Var? Protams, ka var. Tāds attiecības. Vai kādam vienmēr jākāpj uz galvas? Vai es domāju, Zini, ka var? Nozīmē mīlestība. Nu, Vai tu mīli? Tu saki, ka tu mīli. Tu īstenībā vēlies, lai tevi mīli. Mēs, tie, kas sakam, ka mēs mīlam, mēs īstenībā gaidām, ka mūs mīlē. Tur arī rodas jautājumi, vai tu mani mīli? Kad tu man pēdējo reizi teici, ka tu mani mīli? Kad tu pēdējo reizi man atsūtīji īziņu? Kāpēc tu man šodien neatsūtīji īziņu? Kāpēc tu man ziedus neatnes? Mēs iekšā būtībā vēlamies, lai mūs mīl. Tāpēc, ka mēs nemīlam sevi. Tāpēc mēs tiecamies pēc tā, lai citi mūs mīl. Tā, ka mēs mīlam sevi, tad savādāk. Ok, mēs izaugam līdz tam, ka mīlam sevi, un tad es saku, ok, apriekš, kā man te vajag, ziedus nopirkšu pati, uz kino aiziešu pati ar sevi. Rekur ir atbildi. Adios, amigos. Tu izvēlēsies identisku partneri, kas pirks tev ziedus tajā brīdī, kad viņš to vēlēsies. Nevis tajā brīdī, kad tu viņam prasīs. Vai viņam būs bailes mājās iet, jo, ja sievai neuzdāvinās ziedus, tad viņš to karam man nepamīlēs. Jo, cik interesanti. Tā kā gaidu ziedus un gribu, viņu nav, tā kā pati var nopirkt un vairs nevajag, viņus dāvina. Tā ir apmaiņa. Jā. Tā kā tu pati esi līdzvērtīga viņam, ka tu vari atļauties vai ka tu nebaidies. Tā ir tā burvība. Tā kā tu vēlies iziet pastaigā, un tu savam partnerim piedāvāt, nāc līdzi, es tieši uz parku pastaigā. Viņš saka, nē, es to, ka neiešu. Un tu vienkārši aizies uz savu parku pastaigājies un izbaudi. Un tev pilnīgi čilā, vai viņš atnāca vai neatnāca. Tu atnāc mājā tikpat priecīga, kā aizgāja. Viņš var nākt tev līdz, viņš var nenākt. Bet problēma sākas tad, kad mēs izplānojam tagad aizbraukt, nezinu, uz Siguldu rudenī, apskatīties Siguldu skaista rudenī, kā lapas atgriež. Un mēs tā gaidām to sestdienu, svētdienu, šausmīgi gaidām. Un mēs tagad vīram vai sievai sakām, nu tā, mēs braucam šonadēļ uz Siguldu sestdienu, jā, jau ir šodien piekdiena, tā arī taisies braucam uz Siguldu. Viņš īstenībā negrib braukt, viņš negrib.
Un jūs viņu aizvelkat uz to Siguldu, jūs abi staigājat, jūs redzat, kaut kas nav riktīgi. Ar to sievu vai to vīru. Saku, kas ir? Saku, man iebies tās jūsu lapas. Un jūs esat nikna, jūs esat dusmīga. Bet tā, kad jūs brauktu tikai priekš sevis, tad jūs būs pilnīgi vienalga. Jūs izbaudītu to Siguldu un čilienas būtu. Bet savukārt, ja partneris pateikt, es negribu uz Siguldu braukt, brauc viena. Viņam ir bailes. Tas ir ok. Nu jā, lai Viņam te nepazaudētu gribas viens otru. mīlēties vakarā. Es tie vakal būs dusmīgi uz Gribās mēnesi. aizvainot. Mhm. Jā, bet tā baigi trikī patiesībā. Viss ir ļoti elementāri. Esat tas, kas jūs esat. Neslēpieties. Dodiet līdzvērtīgu ieguldījumu. Ja, ja jūs nevarat nopelnīt, jūs arī 9 mēneši ir bērni, pēc tam bērni. Un bērni vienmēr vairāk 15 mācības. Tas ir pilnīgi loģiski. Bet tas jau nenozīmē, ka jums jānopelna naudiskā ziņā tieši tāds ieguldījums. Bet tas ir līdzvērtīgi. Neizrādiet, ka jūs varat salauzt, ka jūs salūzīsiet. Brīdi. Bet ja iekšā. Problēma sākas tad, kad viens no partneriem sāk lūst, un otrs redz. Ja redz, kad var ko valdīt par tevi, tev kāps virsū un salauzīs. Un vēl ne tikai salauzīs, iespiedīs tevi vēl kaut kur tālu. Un tad zūd viss. Un tad ir šausmas. Ko? Baigi interesanti tā. Mīļie, kā jums liekas? Tikai mēs šodien runājam, šodien nav viena komentāra, visiem klusums. Bet tas tikai mūsu viedoklis. Droši. Jūs savi viedokļi, jūs dzīvojat, kā jūs vēlaties, katram ir sava dzīvē. Rakstat, mīļie, savus jautājumus, komentārus. Padalieties ar to, kā jums ir, kā jūs domājat, kādas ir jūsu domas par šo tēmu. Katram, protams, ir savs. Katram ir savas kurpes, sava pieredze, sava bagāža un katram savs ceļš ejams. Protams, mēs varam parunāt par to no sava skatu punkta, pašreizējā. Pēc gada noteikti varbūt viņš būs cits, pēc 2 gadiem atkal cits. Bet, jā, tas nozīmē, pareizi sakot, patiesībā sievietē vīrieti un vīrietim sievieti nav nevienas garneles, leduskapī, ar ko noturēt. Tas ir tikai tāda, esi tu pati, vai tu pats, esi īsta, patiesa, un piepildi sevi, esi pilna krūze, un to, kas paliek pāri, ar to var padalīties. Es varu un tad ir atgriezties interesanti. pie viena jautājuma. No atgriezies. Tagad izskanējis jautājums, tev aptājā bija jautājums. Es vīrieti noturēšu ar mīlu. Pirmkārt, jau neviens nav nekur jānot. Normālās attiecībās nav neviens jātur. Viņš būs te. Es neesmu skapis, ko tu ieliks stūrītī, mani mīlēs. Tāpat kā tu neesi skapis, kas stāvēs stūrītī un es tevi mīlēšu. Un nē, es eju tur, kur es gribu, tāpat kā tu eji, kur tu gribi. Nav neviens nekur nav jātur. Nav ne jāpievilina. Viņš pats atnāk. Bet atgriežamies pie mīlestības. Tad, kad jūs sakat, ka jūs noturēsiet viņu ar mīlestību, un jūs mīliet tiešām no sirds. Jūs mīliet no visu savu iekšējo būtību, un jūs ilgoties pēc viņam mīliet un jūtiet. Kas ir teicis, ka viņam vajag to mīlēt? Kas ir teicis, ka viņš jūs? Vai otrādi? Es vīrietis mīlu tevi nenormāli, ja? Kas ir teicis, ka tu mani mīli? Kas ir teicis, ka tev to mīlestību vispār vajag? Jūs tādi kā mīlestības pārpildītie, mētājaties ar savu mīlestību. Jūs pat nezināt, vai tam vīrietim vajag, lai viņa jūs mīla, var viņam tikai patīk labi pavadīt ar jums laiku vakarā. Un viņš no rīta gaida, kad būs 5, vai 6 vai 8, lai viņš ātrāk tiktu ofisā no jums vaļā, jo viņam vajag. Balans. Tad jautājums liekas, patiesībā ir jau tikai komunikācija tēma. Par to jau var runāt, ja backgroundā nav baiļu. Jūs būsiet interesanti tajā brīdī, kad jūs ne pēc vienam, kad jūs būsiet pilnvērtīgi ar sevi, kad jums pilnīgs čil. Un tajā brīdī jūs būsiet līdzvērtīga un interesanta vīrieti. Tāpat kā tie 2 vilki. Vilks nekad neuzbruks vilkam, kurš ir līdzvērtīgs pretinieks. Nu, kāpēc? Viņam darīt ko viņš galvas saspied. Viņš viņu cienīs. Ja? Tāpat kā jūs cienīsiet vīrieti sev, tāpat kā vīrietis cienīs jūs. Tā kā es tev uzdevu jautājumu, ja tu ej uz darbu,
strādā 24 stundas, 7 dienas un vīrs taisa mājā. Mazgā traukus, mazgā veļu, mazgā māju, pieskata bērnu, aizved bērnu uz skolu. Ko viņš vēl varētu izdarīt? Aizbrauc iepirkties. Man tas labi izdodas. Jūs labi iepērkot. Tas kā tu mani nosauci tur? Lupa kaut kāda. Kur tas dalījums ir radīts? Jūs paši sevi bedrē grūžat sadalot. Jūs uztaisat sevi pa mazvērtīgāku. Un pēc tam brīnaties, kad tas vīrietis pēc 5-10 gadi aiziet projām, paņemot no jums visu. Kāpēc viņam neiziet? Nu, paskaidrojiet. Tāpēc, ka jūs viņu mīlat, tad viņam nevajag, lai jūs. Ko tad viņam vajag? Viņam vajag jaunu 18-gadīgu meiteni. Vai jūs to nezināt? Vai jums šķiet, ka jūs viņu mīlēsiet? Viņš neiziet. Un cepsim kotletes, un cepsim brokastis. Brīvība. Jums ir jātaisa brokastis tajā brīdī, kad jūs to vēlaties darīt. Nevis, kad vīram gribās tās brokastis vai pusdienas. Bet jūs pamostaties ar labu noskaņu. Jā, šodien pagatavošu brokastis. Nu, super, jā, visu šo. Bet jūs nevarat to ieštelēt, kā katru rītu 7 celšos, no rīta gatavošu brokastis, jo tāpēc mans risks ir darba un vajag brokastis. Nē, darat tikai to, un kad jūs paši vēlaties. Tikai tad jūs būsiet interesanti. Man jau tās brokastis bija dzēja viena par tām sviestmaizēm. Tās sviestmaizes man jau te sēž no rīta. Jo jūs jau reāli nezināt, ko es gribu tajās brokastis. Man tas neko negribu. Es vienkārši gribu 20 minūtes mieru, klusu, viens pats ar sevi. Es jau aizrunāju. Komunikācija arī ir liela tēma patiesībā. Liekas, ja partneri ir viens pret otru arī atklāti, kā caurspīdīgi. Vai mēs spējam vispār būt atklāti un caurspīdīgi viens pret otru? Tas atkarīgs no tevis. Es, piemēram, esmu pilnīgi patiesi brīvi, caurspīdīgi atklāts. Man nav ko slēpt vispār. Es esmu tāds, kāds tas ir. Jā, nē, zini, ko es domāju vairāk tieši, ka tā laulība sākas, tie bērniņi piedzimst, un ka tas viss, tas process aug, vai tiešām partneri, es ticu, ka spēj un ir, bet vai šeit komunikācija arī nav tāda liela daļa, kas nospēlē to, ka es to nepateikšu tagad, man tagad nav lomas, es to tagad negribu, un kaut kādā veidā pielāgojas tam vīram. Jābūt pilnībā atklātam. Bet, lai būtu pilnībā atklāts, ir jānotiek vienam klikšķim, ir jābūt pašnovērtējumu. Tikpat augstam, cik tam partneri. Jūs pašnovērtējums zūd, pēc, kad jūs iepazināties ar partneri un noticēties, jūs uzbrukāt masku. Jūs parādījāt, ka jūs esat tas, kas jūs neesat. Un tad, kad jūs to parādat, jums ar šiem meliem jādzīvo, nezinu, vēl 5, 6, 7 gadi. Un tas viss klien ārā, un tad jūs sākat stomīties un grozīties un domājat, ko pateikt, ko nevajag pateikt. Bet tad, kad jūs tāds, kāds jūs esat, jums nav jābaidās, jūs neko neslēpjat. Jā, tu tagad neiepazīsties ar jaunu vīrieti un teiksi, zini, es esmu multimiljonārs. Un viņš vajag forši, jā, mums tagad mani miljons, tevi miljons, taisīsim biznesu, jā, pēc kāzām izrādās, ka tev nav tā jāspēj. Tu visu laiku slēpsi, teiksi, nu jā, man tur ieliks tur, man tur ieguldīts, tur vēl, tur. Tā tu noturēsi ar tiem māniem kaut kādus gadus, 2, 3, 4. Bet beigās jau es tas pācies. Kristīna mums raksta, kas tad ir mīlestība? Mīlestība izpaužas tajā brīdī, kad jums ir jāpiesaista konkrēta enerģija, kas jums vajadzīga, lai jūs varētu attīstīt. Patiesībā tas ir neizbēgams process. Tas nozīmē, ka es varu iet pa ielu, iepazīt Ansi, un Ansis sēž un makšķerē pāri ielai, un man vienkārši viņš tur nav neusmas, vai filmās nokrita man maize, un pēkšņi kāds pacēla, un ieskatījās acīs, un tu zini, bēm, tagad tev vienkārši ceļš iet ar šo partneri atkal. Bet ļoti interesanti, zini, kas, kad, tas neiet to no tie 100 gadi, kamēr tu dzīvo, ka tomēr tie partneri, ar ko tu audzi, viņi var būt dažādi, ja tomēr ir 100 gadi viss. Tas ir atkarīgs no tā līmeņa, kur tu esi. Ja augstākā līmenī, ja tev mazāk vajadzīgas enerģijas.
Jo tu esi augstākā līmenī, ja tava enerģija ir augstākā līmenī, jo mazāk vajadzīga cita enerģija, lai attīstītos. Jo tad paliek tikai tāda, ka ļoti maz tādas enerģijas, ar ko tu varētu miedarboties, lai tu varētu attīstīt. Jo zemāks līmenis tavai enerģijai, viņa savādāk vibrē, jo lielāka amplitūda partneriem. Bet viennozīmīgi, tu jau iepriekš zini, ka tu satiksies, tu jau iepriekš zināji, ka tu satiksies ar Mariku. Tu jau to zini. Ja tāpēc, ka tikai un vienīgi Marika varēja novest tevi tur, kur tu esi tagad. Bez viņa enerģijas nenotiek. Absolūti, pilnīgi piekrītu. Nu, skaisti. Ko lai saka? Neatbildējām nevienai uz jautājumu par to, kā tad viņu pievilina. Ja? Nu, pastāsti. Iedod kas par tādas, labi, tas jautājums arī tāds mazliet provokatorisks, ja godīgi, ja mēs zinām. Tāpēc, ka es uzdevu šo jautājumu, es sasmējos, kad mums uzrakstīja, kā pievilināt vīrieti. Es domāju, hello, ko jūs darat? Mums nevienu vispār nav jāpievilina. Bet zini, kas laikam ir? Nu, saki. Tā kā jūs pievilināsiet sevi, tad jums nevajadzēs nevienu pievilināt, jo viņi paši atvilinās. Mazliet no prakses teikums, un tad ķersimies pie pērlēm. Ļoti bieži, kad sievietes izšķirās, tad rodās tāds, tā kā tu esi kopā ar partneri, un tad pēkšņi tā kā izšķirās, vienalga, kas ir iemesls, un tad parasti sievietes ļoti, varbūt pazūd, teikšu tā, un sāk ātri meklēt kādu citu, kam pieķerties, kurš manas rētas sadziedēs, kurš manas rētas uzlikšu plāksteri un pēkšņi vairs nesāpēs. Un šeit, laikam, ir tas moments, es tikai no sieviešu puses varu parunāt, ko es redzu praksē, varu novērot, kur ir tas moments, kur sākās Tinderi, es iemetīšu sevi Tinderī gaļas tirgu, kā tu saki, ja? Ja es iepazīstu, pilnīgi sākas tas iekšējais trakojums, jo pēkšņi tu esi viena un tev vairs neviens neapliecina, ka es tevi mīlu, tu esi laba, tu esi brīnišķīga, tu esi burvīga, tu cep superīgas pankūkas un bla, 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 jā. Bet pēkšņi tu esi tad, un tā kā stāvi uz ledus, un tad pienāk tas brīdis, ka patiesībā tev ir jāiemīl pašai sevi, jāpiepilda sava krūze, jāsalaiza savas rētas, lai ietu tālāk un noreflektētu un varētu iekāpt pilnvērtīgās attiecībās brīdī, kad viņas atnāks. Bet viņas atnāks tad, kad tev tiešām to arī nevajadzēs, ja? Bet tas, laikam, tas tāds ledus punkts vai tāds augsta ūdens punkts sievietēm, kad rodas tāds, un ko tagad darīt? Ķermenis, kā ar to tik galā? Viena pēkšņi, jo es pagājušajā arī satiku vienu paziņu, kurš saka, zini, Lana, vīrietis, viņš saka, es pat nemāku būt viens. Un reāli ļoti interesanti, viņš pat aprecās tikai tāpēc, ka viņš nemāk būt viens. Viņam ir vienalga tā sieviete, viņu mīl vai nemīl, bet reāli tā ir tēma, ka cilvēks pat nemāk būt viens pats ar sevi. Protams, katram savs. Tāpēc mums tā un te laikam ir kaut kāds. Tieši tā dienām ir mācījuši, ka tu esi sabiedriski atbildīga būtne. Tu pat, ja tu tagad aizbrauksi uz Tibetu, viena pati izdomāsi dzīvot Tibetas kalnā, es tev dodu 99%, ka tu atradīsi pēli, ar ko sarunāties vai putniņu. Jo tu nemāci, neesi audzināts, tev jau no pirmās dienas ir mācīts, ka tu esi sabiedriski atbildīgs, tev vajag sabiedrisku, cilvēku sabiedrisku. Un vienam cilvēkam nepatīk būt tieši saistē tikai un vienīgi ar sevi. Jā. Jo tā ir kā tāda augsta duša, kur pēkšņi, un ja vēl ir bērni backgroundā, piemēram, vai vēl kaut kas, un tad sākās es vienā, kā es to izdarīšu, kā tas būs iespējams, un vispār tas nav iespējams, un rodās miljonus jautājumu. Tas galvenais, ko tu tikko pateici, kad sievietei notiek šķiršanās process, ko viņa dara, viņa meklē stabilitāti. Viņa no viena vektora pārlien pie cita vektora, jo viņa nespēja saorganizēt savu dzīvi tā, ka viņa var būt brīva un darīt to, ko viņa vēlās. Viņai visu laiku vajag kādu, kas pār viņu valda, kas nosaka viņas ciklu, kas nosaka, kad viņa ies solārija, kad ies pedikīra vai manikīra. Kur tad jūs? Kas jūs nevarat izdarīt bez kāda cita? Jūs tak varat sevi nodrošināt, kur ir problēma. Bet mums jau patīk pakļaut. Tad, ja mēs esam dzīvojuši konkrētā komforta zonā, un tagad tas vīrietis atrod
sievieti, viņš paņem mūsu komforta zonu un aiznes pie otras sievietes, vai otrādi, vai sievieti aiznes pie cita vīrieša. Mums iestājas panika, kur mēs tagad dzīvosim. Mums tak nav mājas, mums tak nav mašīna. Bet jūsu māja ir jūsu ķermeni. Jā. Mēs sēžam sērkociņu kastītē, bet mūsu māja jau reāli pie mūsu ķermenis, ne jau sērkociņu. Bet lielākā problēma ir tāda, ka mēs nobīstamies. Mēs nobīstamies tikai tāpēc, ka mēs neesam līdzvērtīgi partneri. Ja mēs esam izauguši tikpat lieli, paņemsim to tagad tīri loģiski. Tu nopērc māju kopā ar vīru. Tu iedod viņam 100 000 un viņam ir savi 100 000. Ir viens kopīgs īpašs. Ja notiek šķiršanās, tu ko viņam uzdāvinās? Savus 100 000? Nu, netaču. Viņam kāju nograuzīs. Nu, godīgi. Jā, bet tu savus 100 000 dabūsi atpakaļ. Nu, priekstīgi. Teorētiski būtu godīgi. Bet tajā brīdī, kad tā pusmāja ir tava, un atnāk vīrs, nezinu, ar ielas meitu uz to māju. Nu, atnāk viņš ar draudzini kaut kādu, jā. Viņam pasaka, klausies, vecīt, pusmāja pieder man, tev nav ko darīt savu ielas meitu. Viss. Bet tā, ka tā māja pieder tam vīram, viņš atnāk ar ielas meitu. Ko tu vari viņam pateikt? Klausies, mīļā, šitā ir mana māja. Ko tu vispār pīksti? Ej, gulēji! Mēs ar draudzeni pasēdēsim, iedzersim, tad ej. Jā. Jūs nenovērtējat, mēs paši sevi nenovērtējam, tas ir lielākā problēma. Da, kad mēs sākam sevi novērtēt, tad mēs kļūstam līdzvērtīgi. Mēs kļūstam līdzvērtīgi gan pretinieki, gan sabiedrotie, gan cīnītāji. Un tas spēks, savienojums spēks ir visam savādāk. Tas ir atombumba. Tas ir tā, ka tu pirmoreiz iemīlējies kādā, tad bija dziļi viena alga, kas notiek pasaulē, jo jūs abi bijāt atomi. Un, lai noturētu šo, ir jābūt vienādā līmenī. Tu nevari būt zemāk, nevari, tā nav dzīve, nē. Paņemiet mani nogunēt, nē, tā nav dzīve. Tā nevar dzīvot, tas nav normāli. Pietiek, ka mūsu sabiedrība ir nolikusi jau kalpalomā, jā. Kur tad, ja mūs noliek cilvēks, kuru mēs mīlam, vai mīlestība, ja mūsu mīlestība uztais pa vergu, tad tas tā nav mīlestība. Ko jūs runājat? Tikai jūsu neatkarība, tikai jūsu cieņa un pašcieņa dos jums to, ko jūs meklējat. Kā lai es tevi cienu, ja tu pats tevi necieni? Nu, pasaka man, nosauc man kaut vienu pašu mazāko, sīkāko struntiņu, kāpēc man tevi būtu jāciena, ja tu pati sevi necieni. Es nevaru iet uz darbu, man ir jāaiziet uz solāriju. Nu, labi, ok. Neprasi man naudu, lai es tev dodu pa solāriju. Viss kārtībā, ņem tev naudu, ej, brauc solāriju, nu, kur problēma. Kāpēc vīrietis nevar braukt par sievietes naudu uz solāriju? Lupatā. Tā ir realitāte, tā sabiedrība ir iekārtos. Jā. Jā, mīļie, mēs jau nevaram aizmirst, ka mēs dzīvojam arī matricā, mēs dzīvojam lielā matricas pasaulē, to mēs arī nevaram aizmirst, un mums ir arī visādi priekšraksti un viss pārējais, un, protams, daudz, kas lomu spēlē tajā visā. Mēs varam par to te dziļi un visādi diskutēt, bet, protams, katram ir savas kurpes. Pirms mēs beidzam šo laivu, es gribētu Kaspar to pajautāt vienu dziļu, skaistu, dziļu pērli, ko tu vari iedot līdzi skatītājām kā vīrietis, atbildot uz jautājumu, kā pievilināt vīrieti. Nekad nevienam nemelojiet. It īpaši nemelojiet sev. Ja negribat teikt patiesību, tad nerunājiet. Labāk paklusējiet. Jā, bet nemelojiet. Jo no meliem jūs iesiet dziļākos. Un vieglāk dzīvot nemelojot. Tad es īsta un patiesa pati pret sevi, pirmkārt pati pret sevi un pēc tam pret citiem. Man liekas, ka austiņas izbeidzās, jūs vēl dzirdat mani? Mēs tevi dzirdam.
Ok, super. Nu, ko? Nu, ko, mīļie? Forša jums jauku svētdienas vakaru. Paliksim pie dziļās pērles, mācīties nemelot sev. Paliksim pie savas krūzes piepildīšanas, pie sava ceļa gājuma, nevis otras personas ceļa gājuma. Neviens nav jāmeklē, neviens nav jāgaida, neviens nav jāpievilina. Tev dzīvē ir paredzēts tieši tas, kas ir paredzēts. Svarīgākā esi tikai vienīgi tu pati sev. Ja arī varbūt šajā brīdī tu tam nespēj vēl noticēt. Tu esi persona, ar ko tu nāc uz šīs zemes ar sevi un tu aizies ar sevi. Kas teica, ka tas partneris tev būs blakus, bērns būs blakus, kaimiņš būs blakus. Tu esi ar sevi un iemācies laiku pavadīt ar sevi, esi sev garšīga un smaržīga, un tad jau nekur arī tev ir Paši atnāk. Tu redzēsi. Atskries. Davai visiem čau. Labi, mīļie. Paldies jums un tā.